Cilvēki iedalās divās grupās – runātāji un darītāji. Cik labi, ka mūsu stāstu varoņi tomēr ir darītāji. Denisa Bočkova masiera prakse. Klasiskās, ārstnieciskās un sporta masāžas. Kinēzioteipošana, konsultācijas koriģējošajā vingrošanā. Denis Bočkovs savu karjeru aizsācis būdams vairāku futbola klubu fizioterapeits. Beidzot mācības sporta akadēmijā sapratis, ka nākamais solis ir privātprakse. Lai gan pie viņa vēršas arī profesionāli sportisti, visbiežāk tie ir cilvēki, kas strādā sēdošu darbu un vēloties sevi uzturēt formā, sākuši sportot. Vairāk tas būs masāžas, ārstnieciska masāža, klasiska un sporta masāža. Kā arī pie reizes pie masāžas ļoti bieži cilvēki izmanto teipošanu. Kinēzioloģiska teipošana, tas arī palīdz gan noturēt masāžas efektu, tonizēt vai atslabināt muskuļus, noņemt tuskas vai stabilizēt locītavas. Izrādās, ka rudens ir laiks, kad masierim sākas īstā darba sezona. Cilvēki vairāk strādā, vairāk sporto un tā rezultātā cieš no dažādām traumām, saspringuma un stresa. Masāža ir ļoti labs līdzeklis, lai palīdzētu noņemt to visu noslogojumu, gan psihisko, gan fizisko. Masāža palīdzēs, bet uz kādu laiku, tomēr uz pusgadu, uz gadu, lai tomēr labāk justies cilvēkam, ir jāturpināt strādāt arī vingrot. Ja? To ir jāstrādā ar sevim, jāpiespiež sevi katru dienu vai par dienas vai dažas reizes nedēļā tomēr vingrot, stiprināt muskulatūru vai atslabināt muskulatūru, atkarīgs no cilvēka problēmas, lai tomēr justies labāk, lai tas efekts būtu jau gadiem, nevis dažām nedēļām un mēnešiem.